Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir pieprasījis veikt starptautisku izmeklēšanu par Krievijas transporta lidmašīnas Il-76 avāriju, kas vakar notika Belgorodas apgabalā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka lidmašīnu notrieca Ukrainas spēki un tajā atradās 65 Ukrainas militāra personas apmaiņai, 6 apkalpes locekļi un 3 Krievijas karavīri. Viņi visi gājuši bojā. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde vakar paziņoja, ka ticamas informācijas, kādi cilvēki un cik daudz atradās šajā lidmašīnā, joprojām nesot. Čehijas parlamenta augšpalātas deputāti nobalsojuši pret Stambulas konvencijas ratifikāciju. Lai konvencijas ratifikāciju atbalstītu, pietrūka 2 balsu. Čehijā Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu parakstīja jau 2016. gadā, bet vakardienas balsojums senātā par ratifikāciju drīzāk ir konservatīvo un liberālo likumdevēju tradicionālā stīvēšanās. Jāatzīmē, ka čehu kaimiņi Slovākija konvenciju noraidīja 2020. gadā, bet Bulgārija vēl 2 gadus agrāk. Akciju sabiedrība Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor atkārtotā izsolē piedāvās iegādāties akciju sabiedrības Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums valstī un pašvaldībai piederošu akciju paketi. To veido 40,4% no uzņēmuma pamatkapitāla, sākuma cena noteikta 1,2 miljonu eiro apmērā, izsole sāksies 1. februārī un noslēgsies 4. martā. Šodien atbilstoši Eiropas parlamenta vēlēšanu likumam sākusies kandidātu sarakstu iesniegšana šā gada Eiropas parlamenta vēlēšanām, un tā turpināsies līdz 9. februārim. Kandidātu sarakstus drīkst iesniegt Latvijā reģistrēta politiskā partija, kurā ir nemazāk kā 500 biedru, kā arī Latvijā reģistrēta politisko partiju apvienība, ja tajā kopā ir nemazāk kā 500 biedru. Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks 2024. gada 8. jūnijā. Ja finanšu grūtībās nonākusī Rēzeknes pilsēta apstiprinās bezdeficīta budžetu, tad Finanšu ministrija meklēs risinājumu, lai pilsētas finanšu situācijas stabilizēšanai piešķirtu 5 miljonu eiro aizdevumu. Vakar Finanšu ministrijā notika pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas sēde. Tajā izskatīja pašvaldības sagatavoto šā gada budžeta projektu un pārunāja iespējamo valsts atbalstu. Ašerādens sanāksmē uzsvēra, ka nākamie soļi Rēzeknes pašvaldībai ir pilnībā izstrādāt un apstiprināt budžetu bez deficīta, lai neradītu apdraudējumu pašvaldībai pildīt saistības un nodrošinātu visu autonomo funkciju izpildi. Šā gada janvārī Staņislava Broka, Daugavpils mūzikas vidusskolas direktora Aivara Broka izdotais rīkojums pēc pilsētas kultūras nozares speciālistu viedokļa rada apdraudējumu jauniešu jaunradei un kultūras dzīvei Daugavpilī. Šonedēļ Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā saņemta vienības nama vēstule ar lūgumu iejaukties situācijas risināšanā un nepieļaut negatīvu ietekmi uz kultūras attīstību pilsētā. Tas, ka rīkojumā noteikts, ka audzēkņiem jāsaskaņo jebkura publiska uzstāšanās ar mācību daļu un direktoru, un ka audzēkņiem ir tiesības pārstāvēt skolu dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs pēc atbilstošās izglītības programmas pedagogu vai vadības lēmuma, pēc vēstules autoru domām ierobežo audzēkņu tiesības izvēlēties radošas izpaušanās un līdzdarbošanās iespējas. Domes deputāti tuvākajā laikā skatīs vēstulē pausto un meklēs risinājumus. Vakar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība apbalvoja Ziemassvētku noformējuma konkursa uzvarētājus. Par pašiem labākajiem tika atzīti Daugavpils ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs, kategorijā rūpniecības uzņēmumi biroja ēkas pirmā vieta vispār netika piešķirta, bet kategorijā privātpersonu dzīvojamās ēkas par labākajām tika atzītas Jeļenas Borisovas un Ainas Jansonis mājas, 3. vietu nepiešķirot nevienam. Konkursa devīze bija Daugavpils, šeit dzīvo prieks. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē satura atbildsijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio